Tas, ko jāsaprot, ka lielākā daļa cilvēku ir salāgas. Lielākā problēma cilvēkiem, kas netic šādām lietām, vai vispār domā, ka Dievs neklausīsies vairāk šo sarunu, tālāk atkal kaut kāda tur filozofē, ja? Ir par to, ka tas nenozīmē, ka tu vienkārši sēdēsi, gribēsi un tas atnāks pie tevis. Tev būs jādara vairāk. Tev būs jāiet bišķiņ no tā sava dīvāna vai no tā sava krēsla ārā, jāpaskatās apkārt, ko tu vari darīt. Tas būs grūtāk, vismaz tādā ziņā, ka tev būs vairāk jādara, bet cik daudz tas tev var pavērt. Man jau nav jāiet tagad jāmāst visiem, kā manifestēt. Es vienkārši atrodu, numeroloģijas kursus vai kaut kādus kursus, ko es izēju. Es sāku viņus mācīties, es ieinteresējos tajā. Jā, varbūt es tai kaimiņai tiešām varu kaut ko piedāvāt. Vai arī iemācies ChatGPT, ja? Vienkārši tas, ko jāsaprot, ka lielākā daļa cilvēku ir salāgas. Lielākā daļa cilvēku neievieš elementāras parastas lietas savā dzīvē. Iemācies ChatGPT lietot un parādi maisaimniecēm, kā 3 sekundēs saplānot savu nākamā gada ēdienu sarakstu. Vai mācies jebkādas lietas un to visu vienkārši ejam pēc tam stāst par to visu.